Guļam kopā. Tātad, labrīt. Es pamodos ar 8 kaut kur. 8:18. Man ir sākšās mēnešais. Īstenībā šī jau ir 2. diena. Es izmantoju aplikāciju Clue, viņš saucās. Un es izmantoju šo aplikāciju. Man ļoti daudz vienkārši no sievietes uzrakstīja Instagramā, kādu aplikāciju es izmantoju, jo es biju nošērojusi screenshotu no šīs aplikācijas. Un tad šī ir 2. diena, kad man ir mēnešais, vakarā sākās. Un šodien būs tā diena, kad es runāšu par mēnešreizēm, par tiem kaut kādiem dažiem jautājumiem, kas man tur ieslīdēja paskastītē. Īsumā par manām mēnešreizēm man ir viegli krampji. Man ir tāds, bet man ir, es esmu sagatavojusies, man līdzā šodien. Es paņēmu uz Liepāju līdzi savu Ozo CBD pre-rollu, man ir Ozo CBD acid, tāda skābīta ar THC eļļu, viņa ir tik labāk nekā CBD eļļa, ko es esmu lietojusi. Te ir mana mazā izlasīte ar manām Things biksītēm. Tās ir menstruālās apakšbikses, jā. Man nav kauns to rādīt, jo viņas ir nice, viņas ir skaistas, viņas ir glītas, viņas ir lietojams vairākas reizes, un tāpēc man nav kauns rādīt šādas lietas. Tātad šīs ir manas Things biksītēs. Tā kā man ir mēnešreiz, šodien es daudz runāšu par to, un rīt arī droši vien. Un te ir ļoti skaistas, viņas ir ļoti labas, man viņas patīk. Tagad mēģināšu izvēlēties, kuras vilkt šodien. Man jau kājās ir vienas biksītes, biezās, super. Tagad es domāju, vilkšu vai nu šitās, melnas vienkārši. Melnas šitās, vai šīs klasiskās ar smuko maliņu. Nevar izvēlēties. Un es esmu ļoti apmierināta, jau kurš gads ir tagad jau. 3. gads, man liekas, ir, ka es lietoju menstruālo apakšķaļu. Kā es jūtos? Šodien es jūtos diezgan ok, salīdzinoši ar iepriekšējām mēnešreizēm, kas man bija. Bet es jūtu tādu gravitācijas vilkmi uz leju. Forši, ka ir daudz, ir no kā izvēlēties. Un viena lieta, ko es varu ieteikt, ir, ja jūs pasūtat menstruālo apakšveļu, jebkuru, pilnīgi vienalga kādu, es iesaku uzreiz pasūtīt 3. Jo ar vienām nepietiks. Es varu uzreiz to pateikt, ka ar vienām nepietiks. Jūs nesapratīsiet, pirmkārt, kā tas ir valkāt menstruālo apakšveļu, jūs būsiet apjukušas, jo ar vienām neko nevar saprast. Jā, tā kā. Cerams, ka drīz uz Latviju atkal varēs Things atsūtīt. Starp citu, Things nevar pasūtīt uz Latviju, tāpēc, ka, nav darbinieki, kas varētu izlaist Amerikas preces cauri. Tur ir baigais dziļais stāsts par to, kāpēc uz Latviju un uz citām valstīm pasaulē nesūta ļoti daudz ko. Varat iečakot vienkārši paši ziņas palasīt, kā tur kas notiek ostās. Jā. Tā kā jā. Un visādos deliverijos. Okay. Kas mums būs vajadzīgs? Būs vajadzīga paprika, būs vajadzīgs OG tofu, būs vajadzīga sojas mērce, būs vajadzīgs garšvieliņas. Un to visu samuķīs kopā un būs paēdiens kaut kāds. Ding, ding, ding. Dīna atkal raksta. Dīna, tu jau atkal raksti. Mazes. Es tikai cepšu tofu. Šitā sagriezu. Ieslēdu, uzsildam, sagriežu širos. Širais iesalātos šitajos. Iedosim vienu tofu gabalu indikai. Indikai garšo mārtiņu tofu, ļoti garšīgs. Indika tev garšo mārtiņu tofu, jā? Mēs ar mammu vispār neesam saķērbušās vienādās krāsās. Nē, vispār nē. Pirms pāris dienām es biju ielikusi jautājumu kastīti. Anni man uzrakstīja, iedvesmojoties no tevis, esmu tik ārprātīgi iemīlējis savus mēnešreizes.
Man ir ritīgs prieks, ka tas ir iespējams, ka cilvēks spēj iemīlēt savus mēnešreizes, jo tas nav viegli. Ir īpaši tāpēc, ka ļoti lielai daļai no mums mēnešreizes ir ārkārtīgi sāpīgas un nekas patīkams tas nav. 2 gadus nevaru dabūt regulāru ciklu, grūti iet. Jo man arī tā ir bijis, ka mans cikls ir neregulārs un tad viņš pēkšņi ir atkal on point un tad viņš ir atkal neregulārs. Bet iepriekšējās mēnešreizes, kuras man bija, vispār sākās veselu nedēļu ātrāk. Nezinu, kāpēc, bet lietojot menstruālo piltuvu ir pazudušas pavisam pirmās dienas sāpes. Kas ir īstenībā ļoti interesanti, man arī tā bija, kad es sāku lietot piltuvi, man samazinājās sāpes. Adela raksta 2 ziņas viņa atsūtīs par tīņas biksītēm. Cik gabals vienam asiņošanas periodiem vidēji nepieciešams? Man, piemēram, mēnešreizes ir 4, maksimums 5 dienas, tā 5. Pirmajās 2 dienās es lietoju viezākās tīņas biksītes, kurām ir super uzsūšanas spēja. Un tad man ir 2 biksītes dienā. Es jau pirmīt minēju, es iesaku 3 biksītes uz sākumu, lai saprastu, kā viņas strādā. Un tad katram pašam ir jāpielāgo tas, cik stipra asiņošana vispār mums katram ir, jo tas ir ļoti individuāli, citam ir ļoti spēcīga asiņošana un ļoti ātri biksītes piepildās. Un citam ir ļoti viegla asiņošana un pietiek ar 1 biksītēm dienā pat. Nav nepatīkami biksītes vilkt atpakaļ, kad tajās jau ir asiņu pēc WC apmeklējuma. Nē, viņas uzsūcās, viņas neuzlapjas tā kā. Viņas piesūcās, viņām ir tās kārtiņas vairākas tām biksītēm. Un viņas sasūcās un kādu aplikācijas izmantoju. Es izmantoju Clue. To jau arī es minēju. Man patīk Clue aplikācija, jo tur ir ļoti forši tas cikls parādīts. Viņš ir tādā aplītī, un tad var atzīmēt kaut ko. Un kalendārs var atsevišķi uzlikt kalendāru. Un pastīties, kad apmēram gaidāms PMS. Viņš tur kaut kā vidēji aprēķina pēc taviem iepriekšējiem periodiem, un tad var pastīties. Man vidēji vispār cikls ir 35,5 dienas garš. Viņš var būt 21 diena, citreiz man ir, tad citreiz man ir 30, tad citreiz 35, tad citreiz man ir bijuši pat 36, tā vidēji. Jā, un te ir rakstīts cycle variation, ka man cikla garums variācijā ir normālā tā kā stāvoklī, viņš te visu ritīgi forši pastāsta, tā aplikācija ļoti detalizēti parāda visu kaut ko. Visādi informācija ļoti forši, un te ir arī atsauces, var pameklēt pēc tam arī kaut kādus pētījumus. Viņa ir maksas aplikācija, bet es izmantoju for free, kur te ir arī parādīts mans šī brīža cikls, provizoriski, kur iepriekšējais cikls 36 dienas, vēl iepriekšējais, kur 30 dienas, tas ir īsākais, kas man ir bijis pēdējā laikā, tas reiz, kur 38 dienas, man pat ir cikls bijis. Ginekoloģi ir teikusi to, ka man viss ir ok, es esmu vesela, man nekas nekaiš. Tagad es taisīšos un došos satikt Alisi un Dinu. Viņas nāks pie manis. Un tad mēs iesim pirkt manai slepenajai māsai dāvanu. Slepenās māsas spēlei. Čau! Vai? Kodī Kobi ielicis video, ka viņam ir dzimšanas diena. Tā kā viņam bija 30 gadi, pagājuši, ka tagad 31. Jā. Un viņš parasti ieraksta vienkārši Google, what happens at age, kaut kādu konkrētu vecumu. Un viņš ieraksta 31 un nekā nav. Vienkārši nekas nav. Ir tikai after 30. Jā, nāc, bet tev prātā kaut kas notiek prātā tajā brīdī. What the fuck? Kājas un lielāk. Bet solis tev ir tikpat plats, cik manējais, tu vienkārši tas, cik tu ātri viņu liec. Ja tu vari iet, pastāst, tu vari iet širā. Timelapse ātrums kaut kāds. Tā ir visas mazas solīts, re? Pastāst. Ak, Dievs, tas nevar. Līdz tavām. Var iet arī tā. Saules akmens. Tagad. Saules. Wow. Kalni kristāls. Tā ir evolūcija. Ceļojumi. Līdz melnai. No sākuma viņš bija maziņš un balts. Viss vesnāks. Viņš stiepās kakls. Un tad viņš kaut melns. Divas Latvijas slavenākās YouTubers ieķēra jaunus statīvus.
Upgrades noteikti. Upgrades. Grēksūdze. Es esmu šopaholiķe. Es arī. Ko jūs tur esat nopirkt? Sāla. Aiziet. Šis ir veikals, kur es apmaldījos 3 gadu vecumā un bļāvu pa visu veikalu. Tētī, kur tu esi? Šis ir veikals, kurā esat pirmo reizi dzīvē. Paragie. Garšīgi. Tāda gaisīga. Crunchy. Vēles. Crunchy. Gaiss, ne? Šokolādes review. Rūda. Rūta. Es būtu pirkus kaut ko, es būtu nopirkus čipsus. Nu, gan arī tas pats, jā, es būtu bijis vien pats. Ja tu būtu vien pats, var nopirkt čipsus. Jā, Jā, bet tā kā mēs esam ar Alisu, man nav mēs kauns pat atzīt. čipsus nepērkam. Jā, Alis mūs pozitīvi ietekmē. Jā, mēs Viņa negribam pērk nekādu šokolādi. Tagad mēs iesim. Vai nav šokolāde? Tev nav šokolādi, paņem. Tagad mēs iesim. Kāpām. Vienas saulriet. Kur mēs iesim? Jā. Wow. Ziniet, vislabākā ēdienreize ir brokastis. Un kāpēc brokastis nevarētu būt jau ātrāk? Alisai būs unboxing video. Alis arī nopirka. Es ielikšu statīvā, kāpēc tā vispār jāatveras. Man būs unboxing lāmas. Ok, šitāds viņš izstāsta. Labi. Tātad, es biju vietējā Liepājas bodītāja. Kā viņi sauc? Plus 12. Plus 12? Pus. Plus 12. Jā. XL. Es biju XL stalā. Tu tiešām biji to video, tu varēsi tā norunāt. Man arī liekas tāds. Kroč šāds nopirkt lampu. Mēs bērti iegājām tajā veikalā, bērti arī vajadzēja. Nevis lampu, tā kā statīvu, kuram klāt ir lampa. Un es nebiju plānojis tādu. Man vienkārši vajadzēja statīvu, jo es aizmirsu Rīgā savu galviņu statīvu, kurus var ielikt telefonu. Un sagājām tajā veikalā, tas kaut kāds, zin, tie maziņie elektropreču veikali, kur ir pilnīgi viss apmēram, tā kā ko tev vajag, nu, kur visādi sūdiņi. Un tur bija tā, tur stāv vienkārši tā lampa, viņa atlaid, un viņai mainās krāsas. Man bija tāds bāds, man vajag šito lampu un plus vēl statīvs klāt. Oh my fucking god. Oh, nice. Oh, fuck, jā. Jūs redzat šo? Nevar iespraust nipelī mikrofonu. Oh my god, 30 eiro šitā lampa. Totāli tā vērts, un viņai var mainīt. Jā, vai tos modus. Paskatieties, viņš ir. What? Super! Ej, tu nost. Man jauna partneri. Ņem, paskatieties. Oh! Es esmu mājās, atnākusi jau. Es esmu ļoti nogurusi. Man ļoti nāk miegs. Man jāsamontē šis video. Jā, es tik pieēdos, man uz mēnešu reizēm tā gribās ēst. Es varu ļoti daudz ēst, ja man ēdiens ir priekšā. Es vienkārši turpināšu stumt savu iekšā ēdienu. Tas ir tas, kā es tieku šim mēnešu reižu tripam cauri. Es eju prom ar tā. Tiekamies rīt. Tiekamies rīt. Atā.